Komitejas lūdzu reģistrēties sanāksmē. Sāksim komiteju, pulkstens ir 11. Lāsma, vai tu vari reģistrēties, lūdzu? Ir iespēja, ja? Paldies, jā, redzu, kad esat reģistrējušies. Tātad šodien Izglītības, kultūras, sporta komitejā no 7 komitejas locekļiem mums ir 5 klātesoši. Jā, Ivars Circens ziņoja, ka viņš nebūs. Ivars Kupčs jau mums ilglaicīgi nav, tā kā esam visi, kas šodien varēja būt. Tā, un par šodienas darba kārtību. Darba kārtība tika izsūtīta jums ar 6 punktiem. Tātad klāt nekas nav nācis un paliekam pie 6, vai kopumā par darba kārtību ir kādi jautājumi. Viss ir skaidrs, tad nododu balsošanai. Paldies, balsojums saņemts. Par 5 pret atturas nepiedalās nav, tātad darba kārtību esam apstiprinājuši. Un ķersimies klāt darba kārtības jautājumiem. Pirmais, par finansiālā atbalsta piešķiršanu riteņbraukšanas sportistei. Tātad, vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Tātad, man liekas, ka bija diezgan skaidri uzrakstīts. Tātad bija iesniegums, uz kura pamata tāda sporta komisija izskatīja, un ir priekšlikums šobrīd domē tātad piešķirt šo te finansiālo atbalstu. Vai vajadzīga kāda papildus informācija vai skaidrojumi no sporta komisijas vai no kāda speciālista? Tātad piešķiramā summa šobrīd ir finansiāls atbalsts 334,50 €. Es saprotu, ka viss ir skaidrs ar šo jautājumu un varu nodot balsošanai. Paldies, balsojums saņemts. Pār 5 pret atturas nepiedalās nav, tātad pieņemts, virzam izskatīšanai Gulbens novads domes sēdē. Turpinām ar otro. Par iekšējā normatīvā akta Gulbens novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums ap izdošanu. Tā, došu vārdu Vijai Mednē, lūdzu, Vija. Sakarā ar to, ka šī gada 9. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi 709. ministru kabineta noteikumos par pedagoģiski medicīniskajām komisijām un ir mainītas valsts un pašvaldības pedagoģisko medicīnas komisiju kompetences, ir izstrādāts jauns Gulbenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums. Tad īsumā par to, kas ir mainījies. Ja iepriekšējā noteikumi paredzēja to, ka pašvaldība pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošo speciālās izglītības programmu bērniem no 1. līdz 4. klasē. Tagad ar šī gada 1. septembri pašvaldība komisijā var sniegt atzinumu no 1. līdz 5. klases izglītojumiem, ar nākamā gada 1. septembri no 1. līdz 6. klases izglītojumiem, un arī tiem bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairākas smagi garīgās attīstības traucējumi, tad arī šiem bērniem var sniegt atzinumu plašu posmā no 1. līdz 9. klasē. Vēl ir mainījies tas, ka atzinumu var izsniegt bez viņa klātbūtnes, tad to var darīt bērniem, kuriem psihiatrs ir konstatējis smagu garīgu atpūcību ar kodu F72, vai ja pārvietošana var būt bīstama. Tad var šos bērnus izskatīt bez viņu klātbūtnes. Un vēl ir mainījies tas, ka komisija ir balsstiesīga, ja tajā piedalās visi komisijas locekļi. Iepriekš bija tas, ja bija lielākā daļa piedalījās.
Jā, un tas arī būtu viss. Vai ir jautājumi? Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Skaidrs, jā, jautājumu nav. Paldies par ziņojumu. Nododu balsošanai. Paldies, balsojums saņemts. Par 5 pret atturas nepiedalās nav pieņemts, virzam izskatīšanai Gulbenes novada domes sēdē. 3. par iekšējā normatīvā akta Gulbenes novada balvas, gada balva izglītībā nolikums izdošanu. Tā, Inita Rozīte kā ziņotāja, Dace mums noziņos. Lūdzu, Dace. Labdien! Gada balva izglītībā. Ar šo vēlamies vēlreiz atvērt vārtus skolotāju izcilībai, rādīt un stāstīt sabiedrībai un arī sev, ka mūsu skolās strādā labs un izcils pedagogs, labs un izcils tehniskais darbinieks, laba pārvaldība un ka mūsu izglītības iestādēm ir savi veiksmes stāsti, kuru veiksmes noslēpums ir labs darbs, vērtību ievērošana un dažādu citu cilvēcisku normu ievērošana. Šobrīd par šo visu labo ir ļoti būtiski runāt arī kontekstā ar to, kas notiek valstī un saistībā ar izglītības un ministrijas zinātnes skatījumu uz efektīvu skolu tīklu, kur tas informācijas nospiedums gan sabiedrībā, gan skolotājos ir tāds, ka izglītības kvalitāte ir vienlīdzības zīme ar skolēnu skaitu skolā. Un tā nav. Nekur arī nav teikts, ka tā ir, nekādos normatīvajos regulējumos, ne kvalitātes vērtēšanas metodikā nav vienādības zīme starp skolēnu skaitu skolā vai klasē un skolotāja sniegumu un arī bērnu mācību sasniegumiem. Un tādēļ vēl jau vairāk ir būtiski stāstīt, izcelt labās lietas, labos notikumus. Mūsu novadā ir apmēram 400 pedagoģiskie darbinieki. Nolikuma ietvarā mēs apbalvosim tikai 10, bet mēs zinām, ka ir vairāk kā 10, bet, kā jau es saku, tas virsmērķis ir runāt un stāstīt par to, ka mums ir labas skolas, labi skolotāji, veiksmes stāsti, un ka kopumā ja mums ir labi un izcili izglītības kvalitāte. Vēl gribu teikt, ka šis nenozīmē, ka mēs aizveram acis uz problēmām. Tādas ir, un tādas ir jārisina, bet ar šo mēs akcentējam labo un pozitīvo. Un izcilība ir iespējama arī mazā skolā, arī vidējā skolā un arī bērnu skolā. Par šo. Paldies. Tad šis ir ikgadējs, ja? Katru gadu. Bija pārtraukums. 2 gadi mēs neapbalvojām savus izcilos skolotājus, gan Covid saistībā, gan saistībā ar to, ka iepriekšējais nolikums bija zaudējis savu aktualitāti un mūsdienīgumu. Bija nepieciešamas citas nominācijas un cita veida piegājiens labā. Vai kaut kāds papildus finansējums šim būs nepieciešams? Īpaši ne, jo nomināciju uzvarētāji tiek apbalvoti ar pateicības rakstu un ar piemiņas balvu. Paldies. Mudīte redzēja jautājumus. Jā, man bija jautājums, es teikšu, kā pārmetums nebūs tas Dace, ja? Bet vienkārši es redzēju, kā reklamēja Alūksnes vidusskolu. Kāpēc mēs nevarētu savas skolas reklamēt? Mums ir tādas skolas un šajās skolās strādā labi pedagogi. Lūdzu, nāciet mācīties. Mēs noteikti varētu. Tas ir arī finansējuma jautājums. Šobrīd mēs esam pieņēmuši kopā ar vadību lēmumu reklamēt Gulbenes novada vidusskolu. Arī kontekstā, ka vidusskolā ir nepieciešams direktors, bet tā ir nauda. Mēs noteikti varētu reklamēt katru savu skolu. Tas ir naudas jautājums, bet tas būtu jādara. Tas ir viens, otrs nav tā, ka mēs neesam reklamējuši. 2 gadu griezumā skatoties, mums ir mērķtiecīgas publikācijas mūsu pašu laikrakstā Gulbenes novada ziņas, kur runājām par caurvijām, kas ir kompetenču pieejas sastāvdaļa un runāja paši skolotāji. Tas ir viens. Otrs, mēs mērķtiecīgi sadarbojamies ar RTV, kur ir šo izglītības iestādu stāsti.
2 gadu griezumā esam dzirdējuši par izglītību Jaungulbenes novadā, esam dzirdējuši par izglītību pagastā, jā, paldies, Rankas pagastā. Šobrīd plānā ir runāt par Lizuma pagastu, bet tas arī neveidojas tā uzreiz un nav arī nepieciešams katru nedēļu vai katru mēnesi to darīt. Tas tāds ilgtermiņa process, ko mēs darām. Bet video rullīši, tas, protams, tas ir vieglāk uztverams, biežāk mēs to pamanām, un tas ir, jā. Nu jā, bet ir, piemēram, Gulbenes novadam arī mājaslapa, kurā mēs varētu likt, mums arī ir sabiedriskās attiecības speciālisti, kas to varētu izdarīt, ielikt iekšā, cik mums ir skolas, kas aicina bērnus mācīties, kādas ir iespējas, tādu kā īsu aprakstiņu, lai nāk, tas arī, es domāju, piesaistīt un nevajag tur baigo naudu. Tie mūsu speciālisti, mūsu mājaslapa, pa kuru jau mēs samaksājam, kāpēc nevarētu. Šajā mājaslapā ir sadaļa izglītība, un atverot sadaļā izglītību, tur ir vairākas apakšsadaļas. Viena no tām ir mēs lepojamies, un atverot mēs lepojamies, mēs redzam stāstus, ar ko izglītības iestādes ir likušas izskanēt savam vārdam ārpus mūsu novada. Tas tiek uzturēts un atjaunots, un tas tiešām neprasa naudu, tas prasa tikai darbu, un šajā gadījumā tas ir izglītības pārvaldes speciālistu darbs sadarbībā ar izglītības iestādēm. Un vēl šajā sadaļā izglītība ir sadaļa izglītības iestādes, un atverot katras iestādes, saitus katru iestādi ir šī informācija. Piemēram, ir šobrīd labi sakārtots jautājums pirmsskolu jomā, kuru atverot katru pirmsskolu, var redzēt, cik brīvas vietas katrā pirmsskolā ir un kuros vecumposmos mēs gaidām bērnus, tad viņi piepulcēs iestādē. Tas, ko varam izdarīt saviem spēkiem, gribu teikt, ka ir izdarīts. Ja ir vēl kas, ko saviem spēkiem varam darīt bez finansējuma, labprāt uzklausām un domāju arī, ka darām. Jā, bet ir tā, ka, piemēram, tas te, ka, piemēram, ieeja Gulbenes mājaslapā ne jau katru dienu, bet katru reizi uzreiz priekšā izlec mūsu skolas, lūdzu, nāciet, tas ir tas periods, kad tagad, pēc tam jau tur tā mazāk ir tā pa sadaļām tur aizēvišu, bet, ka ieeja Gulbenes novadā, te uzreiz, tā, vai tas video iet tāds kaut kas, vai kaut kādi tie slaidiņi aiziet tādā ziņā, ka uzreiz, kad tu ieeja mājaslapā, tu redzi to. Es domāju, ka tas ir jautājums, droši vien tehnisks jautājums plenāram, vai tas tādā veidā varbūt var sakārtot to tā. Var, jā? Var, tas ir strateģiski jāsaprot, ko mēs liekam pirmajā lapā. Šobrīd izlec vakances, kas mums ir ļoti svarīgi. Jā, tas ir ļoti labi. Nē, ļoti labi, tas es uzreiz ieiet, es redzu. Bet tāpat arī, piemēram, pa skolām, sevišķi tajā periodā, ka mēs vācam bērnus uz savām skolām, ka šis te skaisti vērā, ņemam rosinājums. Vidusskola, bet visas pārējās skolas mums ir un Mudīt, tev nav mikrofons ieslēgts, tas ir viens. Jā, nedzird pārējie. Es pateicu savu domu tā, ka tas būtu skaisti, ka tajā iela tā kā rodas, ka darba vietas ir. Un tas pats moments, ne jau varbūt katru dienu es izlec otrais. Mudīt, mēs tev piekrītam, tikko arī ar Gunu runājam, tā tas ir, jo katra iestāde un katrs grib, lai viņš izlec tur, bet es piekrītu tam, kad noteiktā periodā, piemēram, tuvojas septembris, noteikti, ka izglītība ir ļoti aktuāla un vajadzētu viņai parādīties vairāk, jo tici man, katra iestāde grib par sevi, lai viņu pamana. Un visi reizē neizleks, bet noteikti tā laika posmā aktuālākais varētu būt, jā, ka vairāk tā kā parādās. Labi, paldies par ierosinājumu. Tā, vai kādi jautājumi vēl par šo lēmumu projektu? Nav, nododu balsošanai. Paldies, balsojums saņemts. Par 5 pret atturas nepiedalās nav, pieņemts virzam izskatīšanai Gulbenes novadomes sēdē. 4. Par iekšējā normatīvā akta grozījums Gulbenes novadomes 2020. gada 28. maija nolikumā numurs, tātad Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestādes Rūķītes nolikums apstiprināšana. Sandra Brieže ir arī mums klāt un izstāstīs noteikti par šo nolikumu.
Jā, atkarībā no tā, cik jums ir daudz laika un interesi par šo jautājumu, es varu īso stāstu vai garo stāstu. Īso stāstu tīri mutvārdos, garo ar bildītēm, bet pamata doma, es domāju, jums nav pirmoreiz šāds jautājums, kad kāda no izglītības iestādēm vēlas licencēt papildus speciālo izglītības programmu, dēļ to mūsu gadījumā, ka ir saņemts iesniegums no vecāka, kur viņš pievienojas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kas ir izsniegts bērnam, kas rosina turpināt apmācību pēc speciālās programmas. Pārsteigums, protams, tas nav, bet šis te jautājums tika tā diezgan lēnām ripināts, jo sadarbībā ar vecākiem bija tādi pārrāvumi, ieinteresētība, it kā iestādēm, man liekas, pat bija drusīt lielāka, bet šī te, ka nepieciešams bērnam atbalsts. Bet kopējiem spēkiem likums pasaka, ka tajā gadījumā, ja vecāks lūdz šo te apmācību nodrošināt konkrētajā iestādē, mums ir tikai vispār izglītojošā programma, līdz ar to secīgi nepieciešams ir šo speciālo. Vēl viens nebūtu nemaz svarīgs, protams, ka līdz ar to mēs arī pašvaldības finansējumam papildus piesaistām valsts mērķdotāciju, kas ir drusīt ar citu cipari, jo speciālās izglītības bērniem uzreiz ir koeficients un drusīt vairāk tā naudiņa. Saprotu, uz vienu bērnu tas nav miljons, bet, protams, perspektīvā mēs savā iestādē saredzam vēl bērnus, kas nāk arī ar grūtībām. Pasaku priekšā uzreiz, ka šī speciālā programma saucās ar sadzīviski, tad varētu teikt divus variantus ar jaukiem attīstības traucējumiem vai, kā mēs sadzīvē sakam, mācību grūtībām. Tie ir bērni, kas pa vecam būtu ar psihiskajām aizturēm, ar kaut kādiem somatiskiem, psihiskajiem attīstības aizturītēm, bet ir tā skaitā arī autisti. Mums pašreiz nāk iekšā, bet ir šajā te posmā, kas jau vairs nav agrīnā bērnība, bet jau vidējais vecums bērniņi. Šogad mums ir tātad šis konkrētais ar predmetu komisijas atzinumu, un vienam ir arī šogad piešķirts individuālais asistents ar to, kad arī ir diagnozes ar autismu. Papildus tam mums vēl ir pāris bērniņi, kuriem arī ir mācību grūtības diezgan tādas bažīgas un lielas, un pieļauju, ka perspektīvā mēs varētu iegūt vēl kādu predmetu komisiju atzinumu, kas arī uz šo programmu tā kā būtu bāzēts. Šeit tā kā es tajā prezentācijā ieliku par to, kas mums ir vispār pašreiz notiekās. Pašreiz tātad mēs šo te visu atbalstu, kas ir analogs tam, kas būtu speciālajā programmā jānodrošina. Nodrošina jau tāpatās, tikai ar atbalsta komandas lēmumu un būtībā individuālie plāni šiem te konkrētajiem bērniem jau tiek rakstīti, ko nosaka kā speciālā programma, kas būtu papildus. Tātad šeit ir tās mērķgrupas, kad ir tās, ko mēs apzinām iestādē, ir ārstniecības personu norādījumi, tā ir viena grupa, tad ir uzvedības traucējumi mācību grūtības, kas ir kā jau notiekas arī iestādē pašlaik. Tad atbalsta personāls ir otra grupa, ko it kā iestādē jānodrošina, ka ir speciālā programma. Tad es rādu to, kas mums ir pašreiz. Uz šo konkrēto brīdi, kas ir šodiena, jaunais mācību gads varbūt tās drusīt tā kā atšķirsies, bet stāsts ir par to, ka logopēds kā tāds mums jau ir, ko nosaka papildu šī speciālā programma, pedagoga palīgs, kas būtu atbalstoši, mums ir medicīnas māsa, kas it kā būtu speciālajā programmā ir atbalstoši arī, ir kā atbalsta speciālists, mēs definējam arī sportu un mūziku, jo tur nereti ir tā, ka vai nu logaritmikas, vai nu vēl kaut kādas jomas, ko it kā tie speciālisti var piedāvāt, ir mūsu vietējie. Un šeit ir pēdējā rindi par psihologu un speciālo pedagogu, kas arī ir definēts speciālajām programmām. Mēs izmantojam konsultatīvi arī līdz šim un turpināsim, jo mums ir apsolīts, ka mums būs šis te gabaliņš no kopējā pīrāga no šiem speciālistiem izglītības pārvaldes speciālistus. Kvalifikācija, kas ir it kā jānodrošina arī pedagogiem. Mēs izanalizējām sīki un smalki arī visu līdzšinējo to, ko pēdējo 3 gadu periodu un vēl drusīt senāku. It kā tā zināšanas pedagogiem ir pietiekams. Šeit pat arī tas cipars ir diezgan drukns ar to, ka mēs pēdējā gadā kolektīvajā mācīšanās paņēmām šādu tematu, kas ir attiecināms arī uz speciālo. Tad vidēji izdalot kaut kādas 40 pāris stundas katram pedagogam mēs varētu pielasīt arī, kas varētu būt diezgan
pat arī glēmojoši iestādēji un atbalsta komandā, kur ir šie speciālisti vispārīgi, ir diezgan drukni tie skaitļi šī iemesla dēļ, ka mums nav bijusi šī speciālā, un tādēļ mēs padziļināti esam ņēmuši šīs apmācības, lai mēs būtu kompetenti palīdzēt bērniem savā vispārējā programmā. Kas tad ir šī programma kā tāda, kā jau es minēju, ar jauktajiem attīstības traucējumiem? Un tur jau arī ir rakstīts, kāpēc jaukti, ka viņi nav viennozīmīgi ar vienu konkrētu diagnozi pasakām, bet viņiem ir dažādās jomās, varbūt ir domāšana, varbūt tās ir valoda un visu kopā saliekot sanāk buķita, ko it kā tā kā slēpj zem šī te jauktie attīstības traucējumi. Bet, kā jau teicu, ikdienā vairāk lieto mācīšanās traucējumi vai mācīšanās grūtības. Un mūsu pamata funkcija ir nodrošināt atbalstu gan tāpatās pēc skolas, jums ir zināms, kad ir šie te papildus laiki, ir mazināti uzdevumi, mazināti apjomi, ir lēnāks temps. Un visas šīs te lietas, kas it kā nāk līdzi, mēs līdz šim jau arī visiem un ikvienam bērnam, ka mums kādas grūtības it kā jau piemērojam, vai diferencētus uzdevumus, vai mazāku apjomu, vai lielāku atbalstu ar individuālajām sarunām, pūlāmies arī no vecākiem, lai strādātu līdz mājās. Tās ir tās lietas, ko mēs jau it kā jau tāpatās darām. Un šeit tad arī būtu tā kā valstiski definētā mērķgrupa, kas tad būtu šajā te programmā, it kā tā kā pa bērniņiem, kādām vainām, un tur, ja mēs lasām, ir arī pat arī ļoti tādi kaut vai motorika, ir kaut kāda nepiemērētu veikla, vai arī atmiņas grūtības, vai uzturas īpatnības. Nu, ir ļoti daudz tā visa, ko varētu mēs piemērot, bet jā, konkrētajā gadījumā šie te bērniņi mums tomēr ir ar autismu iezīmēm. Tad, kas ir prasības, es jau minēju, kad ir šie te atbalsta personāls, kā jūs redzat, labajā slējā ir speciālais pedagogs, skolotājs, logopēds, ir kā pēc tām prasībām, ko nosaka MK noteikumi. Un, jā, un šeit arī ir otrā ailīte no kreisās puses, tātad, kas ir šie te mācību procesa laikā, teiksim, kādi pamatprincipi ir tā kā piemērojami šiem te bērniņiem. Jāteic uzreiz, ka autistiem, protams, ir šīs īpatnības ar uztveri, un līdz ar to viņiem ir vizuālā līdzi jādod ir visa mācību materiāla daļa, it kā ikdienas lietu kārtībai un pat visam pārējiem, tā kā, tur jebkurā gadījumā arī šo grupu pedagogi nolekā vakardien izgāja arī autismu saskarsmes īpatnību kursus, lai būtu vēl paspildināti tieši pirms mācību gada. Tā kā par to mēs arī domājam, un atbalsta komanda kā tāda, it kā iestādē jūs skatāties, jau ir ar stāžu. Un pastāst īsi, ka uz šo te komandu tad mēs, lai ievērot arī konfidencialitāti, tad ir tā, ka speciālists sapulcēs un pieaicina konkrētās grupas pedagogu, un tajā brīdī tad par konkrēto bērnu arī spriež. Nav tāds liels sasaukums, ka visi par visiem runā, bet tad, lai arī būtu ievērot arī šī te gan laika īpatnības, ka mēs satiekamies pirmsskolā vēlamā laikā, gan arī to, ka konsultanti mums nāk uz konkrētu pulksteni. Tas viss ir tas iemesls, kāpēc kā notiek. Jā, un pateicoties atbalsta komandai kā tādai, mums iestādē jau funkcionē un turpinās arī darboties vienota sistēma, kā mēs nosakam, kā mēs izvērtējam bērnam nepieciešamās vajadzības un nepieciešamo atbalstu. Un arī ir pazaudējot īsto slaidu, kā ir precīzs nosaukums, bet jebkurā gadījumā tur tiek aprakstīti definēta atbildība gan personālam, kas ir ne tikai pedagogi, bet arī tehniskie darbinieki, kas saistībā ar bērniem, gan pašiem bērniem, kā viņiem komunicējot, uztvert šo atšķirīgo bērnu, kā ar to bērnu runāt, kā viņam skaidrot, lai viņš pieņemtu to savu vienaudzi ar īpašām vajadzībām, gan arī vecākiem šī dotā ne tikai informācija, bet arī, lai skaidrotu, kā tas ir un kādu atbalstu tātad vēlams mums no viņiem sagaidīt. Un šeit ir arī tā nianse, ka bērns vienlaikus var būt piederīgs vairākām grupām, ka, teiksim, viņam var būt gan šīs te medicīniskās problēmas, gan domāšanas grūtības, gan uzvedības traucējumi, viss kopā var būt buķetē, un tad mēs kompleksi arī uz to strādājam.
Jā, no atbalsta komandā mēs vēl arī pērnējā gadā startējām valsts projektā, kas ir ar iekļaujošu izglītību saistībā, un tur mēs runājam un visu mācību gadu strādājam par izglītojumu talantu potenciālu, jo tas arī kā tāds ir atbalstāmais veids, jo mēs pārsvarā tā kā esam secinājuši, ka strādā vairāk uz speciālā izglītību, bet tā kā arī tā joma ir tā, kas parāda, ka atbalsta komanda ir jaudīgi sastrādājusies un var veidot arī tādas sistēmas, kas ir. Jā, un tad statistika kā tāda pēdējā it kā ir tā, kas liecina par to, ka mums tuvojas šis te periods, ko mēs jau iepriekš prognozējām, par to, ka tās speciālās vajadzības un daudzumi it kā tā kā aizvien kļūst kuplāki. Pirmā sadaļa par ārstniecības personu indicētajiem, tas ir atšķirīgi daudzumi, bet tur nereti mēs zinām situāciju, ka atnāk bērns, ka viss ir norma, un tad tas viss, ko mēs atklājam, diemžēl ir pēc tam vēlāk. Tad nākamais, tas ir pērnais gads, tad atšķirība jau ir tā, jūs, ja sekojat līdz cipariem, tad parādās nākamā mūsu perspektīvā problēma, ka valodas traucējuma audzēkņu skaits kritiski aug. Un līdz ar to uz šo gadu, ja mēs mācību gadu startējam ar to, ka mums ir viena speciālā programma, viens individuālais asistents, 2 tad jau ir perspektīvā tie, kas ar individuāliem plāniem jau ir, kuriem nekas nemainās, ka varētu startēt uz predmetu komisiju. Tad pārējo izpēti mēs veiksim septembrī, kā jūs manāt, bet nākamais tad varētu būt tā, ka pēc kāda laika mēs analogi tiksimies un varbūt runāsim par to, ka mums valodas traucējuma programma arī vajadzēs. Bet tur mums ir jārunā ar vecākiem, un tur būtībā pirmskolas vecuma bērnus mēs virzām uz komisiju tikai sadarbībā ar vecākiem. Un mums ir atsevišķi gadījumi, ka vecāks viennozīmīgi kategoriski iebilstam. Tā kā jā, paldies par uzmanību. Tas arī bija viss, ko es gribēju tā kā komentēt, lai vieglāk izprast šo situāciju, kāpēc tieši tagad un kāpēc tā. Labi, paldies par tiešām gana plašo stāstījumu par šo lēmumu projektu, jā. Domāju, ka katram kļūst skaidrāks un neapšaubām ir šo te bērnu ar dažādiem traucējumiem skaits, salīdzinot tiem, kas ir bez tādiem, varbūt augu skaits aug, tas tā ir. Labi, bet vai kādi jautājumi konkrēti nav? Labi, paldies. Tad došu iespēju balsot par lēmumu projektu. Paldies, balsojums saņemts. Par 5 pret atturas nepiedalās. Nav pieņemts, virzam izskatīšana Gulbens nodomu sēdē. 5. par grozījumu Gulbens nodoms 2016. gada 28. aprīļa lēmumā par Gulbens nodu vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem. Tā, Gundega, lūdzu, Gundega Upīta mums kā ziņotājs izstāstīs par šīm te izmaiņām. Labdien, mēģināšu tā pavisam īsi. Kā jau lēmuma projektā var redzēt, ar šī gada 1. septembri 1. līdz 4. klašu izglītojumu pusdienu apmaksai valsts piešķir lielāku summu 1,545 eiro līdzinējo 1,075 eiro vietā, kas ir par 47 centiem vairāk. Savukārt izglītības likuma 59. pants nosaka, ka pašvaldība piedalās 1. līdz 4. klašu izglītojumu ēdināšanas izmaksu sekšanā ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts. Līdz ar to ir jāpalielina pusdienu cena no līdzinējiem 2,60 eiro uz 3,09 eiro dienā. Tāpat pārskatot pusdienu porciju izmaksas, jāsacina, ka jāpalielina arī pusdienu cena 5. līdz 12. klases izglītojumiem, nosakot to 3,21 eiro dienā. Tā kā 5. līdz 9. klašu izglītojumiem ar domes lēmumu ir piešķirtas brīvpusdienas, tad vecāku maciņu tas neietekmēs. Savukārt 10. līdz 12. klašu izglītojumu pusdienas līdz šim maksāja 2,74 eiro, tagad tātad būs 3,21 eiro, un par pusdienu porciju nāksies maksāt 47 centus vairāk. Un tad 1. līdz 4. klasēm, protams, visu apmaksā valsts un pašvaldība vienādās daļās.
Paldies, jā, paldies, sapratām. Vai ir kādi jautājumi, vai kas neskaidrs, papildus informācija nepieciešama? Nav. Paldies, nodošu balsošanai. Paldies, balsojums saņemts. Par 5 pret atturas nepiedalās nav pieņemts, virzam izskatīšanai Gulbenes nodomas sēdē. 6. Par iekšējā normatīvā akta valsts budžeta mērķitācijas un pašvaldības budžeta finansējuma sadales kārtību Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs izdošanu. Tā, jā, Dace, lūdzu. Dibinātāja pienākums ir noteikti finansējumu sadales kārtību, un tāpat arī noteikti ieteikt skolām slodžu sabalansēšanas principus, pēc kādiem viņam vadīties. Dokumentā atsevišķās sadaļās mēs runājam par finansējumu un slodžu sadales jautājumiem. Atsevišķi ir nodaļa pamatskolām, vidusskolām un tām pamatskolām, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Atsevišķā nodaļā mēs runājam tikai par pirmsskolas izglītības iestādēm, un atsevišķā nodaļā mēs runājam par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Tas, ko vēlos akcentēt un atzīt par ļoti labu esam, ir tas, kā mēs esam noteikuši finansējuma sadali atbalsta sniegšanai bērnam ar speciālām vajadzībām. Mēs katram bērnam paredzam līdzi finansējumu, par ko arī otrās pirmsskolas izglītības vadītāja runāja. Tātad, ja izglītības iestādē ir 1 vai 2 šādi bērni, mēs dodam līdzi finansējumu un slodžu apjomu, kas ir 0,2, kas ir viena darba diena skolotājiem, kas var būt kā otrais skolotājs grupā un būt klātiem bērniņiem tajā brīdī, kad tas visvairāk vajadzīgs. Jo īpaši arī domājot par to, kā pasargāt tos bērniņus, kuri varbūt kaut kādā mērā vairāk vai mazāk cieši, ja grupiņā ir kāds varbūt agresīvāks bērns vai ar netik ļoti labu emociju pārvaldību. Tāpat arī skolām mums ir norunāts slodžu skaits, atrunāts slodžu skaits, kas nāk līdzi, un dokumenta 40. punktā ir noteikts, ka izglītības iestādes vadītājiem nav tiesības šo naudu izmantot ar citu izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanu. Būtiska izmaiņa no iepriekšējā dokumenta ir slodžu skaits pirmsskolas izglītības grupās. Pie grupas darba laika, kas ir 12 stundas, tātad šobrīd, kamēr nav spēkā šis dokuments, mēs kā pašvaldība piešķiram 1,5 likmes, kas nozīmē 1,5 cilvēks uz grupu. No 1. septembra, kad stāsies spēkā šis dokuments, mēs piešķiram 1,8 uz 12 stundu grupu, kas ir par diezgan lielu procentu vairāk nekā līdz šim. Jāsaka, ka tas arī nav ideāli. Labi būtu, ja mēs varētu piešķirt 2 slodzes uz grupu, kura strādā 12 stundas dienā. Tāda pieredze arī citās pašvaldībās, kad ir šīs 2 slodzes, tad šobrīd ir 1,8. Ceru, ka nākamajā gadā varēsim būt arī tā būt labvēlīgāki attiecībā pret pedagogiem un attiecībā pret līdz ar to attiecībā par iespēju sniegt iespējami augstāku izglītības kvalitāti jūsu iestādēs. Kopumā šādi. Labi, paldies, jautājumi. Zainār? Jā, laikam droši, ka šobrīd man būs visvairāk jautājumu, bet es gribu iet tādā bišķīt mazā secībā attiecībā uz to, ko šobrīd pieminēja 13. punkts papildu finansējums atbalsta sniegšanai speciālu pamatizglītības programmu izglītojumam piešķir slodzē. Ja paskatāmies mēs pēc tam sadalījumā pie 12. punkta 12.4, tad vairāk kā 1000 izglītojumie, tas attiecas, teiksim, uz Gulbenes vidusskoli, ir ne vairāk kā 11 slodzes.
tas ir pietiekoši, vai tas ir pamācies uzsties. Domāju, ka man tādas sajūtas ir, ka ir vairāk bijis nekā 11 slodzes. Ja ņem visus vērā logopēdu, psihologu, bibliotekāru, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, pedagoga palīgu. Tā liekas, ka tas kaut kā neiet kopā. Šīs te 11 slodzes tika pieminētas, tika noteiktas arī ar iepriekš spēkā esošo dokumentu. 11 slodzes noteicām. Kā viņi šīs 11 slodzes izmanto, tas ir skolas jautājums. Ja viņiem ir psihologi, viņi dod psihologiem. Ja psihologu nav, viņi dod logopēdam vai kādam citam speciālistam. Tas ir arī cilvēku resursu jautājums. Pagājušajā gadā vidusskolā bija 12 slodzes. To 12. slodzi viņi rada iespēju no tā kopējā finansējuma apjoma, kas tiek uz skolu piešķirts, viņi tad novirzīja finansējumu vienai slodzei. Domāju, ka arī tagad tas finansējums, kas tiks piešķirts kopumā skolai, un tur, kur direktoram ir tiesības pārdalīt, izvēlēties, vai viņš dod skolotāju palīgumu klasē, vai viņš dod bibliotekāram vairāk. Tā ir direktora jautājums un skolas iekšējais jautājums. Domāju, ka viņiem būs iespējas, ja viņi paši uzskatīs 12 slodzes kā pagājušajā gadā. Vai tas ir pietiekami? Noteikti visa Latvija jums pateiks, ka nē, nav. Mēs gribam pilnas slodzes psihologu, uz lielu skolu 2 vai 3. Mēs gribam sociālos pedagogus, kas tiešām ir ļoti būtiski, jo īpaši tur, kur sociālie jautājumi ir akūtāki un sāpīgāki tajos reģionos, nav pietiekami. Ja mēs runājam par ideālu skolu, par ideālu atbalstu. Es saprotu. Tad tālākais jautājums ir tāds, ka pieņemsim, neiznāk tā, ka mēs, teiksim, skolotājs, pedagoga palīgs nav arī kaut kur uz pusslodzi, vai tikai vispār, ja viņam visiem ir pilna slodze nodrošināta, jo, ja ir pusslodze, tad tas mums galīgi nav izdevīgi, jo mēs nodokļus maksājam šobrīd pēc pastošās likumdošanas no minimālās, un es neticu, ka pusslodze ir lielāka par 620. Kopumā domāju, ka nav tā, ka ir pusslodze, jo skolotāja slodze var veidoties no ļoti daudz dažādu darbu veikšanas. Piemēram, viņš 10 stundas ir matemātikas skolotājs, 7 stundas ir skolotāja palīgs klasē, 2 stundas varbūt viņš ir pedagogs karjeras konsultants. Kopumā direktora labā griba ir piedāvāt pilnu slodzi, ja tas ir iespējams. Ir, kur ir iespējams, ir, kur nav iespējams. Un ir, protams, arī skolotāji, kas nevēlas strādāt pilnu slodzi. Arī tas ir jāņem. Jā, bet darbinieku mums vajag tā vai tā. Jā, vakants. Es saprotu, tad skaidrs ir tā, tad viss ir ok, jo galvenais, ka tad mēs nemaksājam, lai neiznāk tā, ka mēs maksājam vairāk un pa nodokļos nekā mums ir tas. Nākošais jautājums ir man par 14. punktu finansējums pagarinātās dienas grupas nodrošināšanai, jā. Šeit es izlasot šo te punktu, ir 1.6. klasa posmā ir 120 izglītojumiem. Agrāk bija tā, ka vecāki rakstīja iesniegumu par uzņemt bērnu pagarinātās dienas grupā. Tas nozīmē, ka šobrīd izlasot šo te punktu, ņemot vērā izglītojumu skaitu 1.6. klasē, tas nozīmē, ja 1.6. klasē ir vidēji 480 bērni, 400, es tā simboliski saku, nevis tā, ka precīzi. Tad tas nozīmē, ka mums ir 4 slodzes pagarinātās dienas grupā. Jā. Ja? Ja matemātiski pareizi tika sarēķināts, tad jā. Jā, bet tad ir jautājums 120 bērni, 120 bērni skolā, ņemam, labi, vidusskola ir ok, atliekam malā, kas darās lauku skolās. Kā nebūs pagarinātās, tur arī vajadzīga pagarinātā dienas grupa, tad ja nav bet bērni, vai tad nav pagarinātās grupas skolās vispār tas nozīmē? Kas maksā viņam no kurienes? Ja pietiek, tad mērdotācija, ja nepietiek, tad pašvaldība. Tātad šis punkts runā par to, ka viena slodze ir uz 120 skolēniem. Ja skolā ir 60 skolēni šajā posmā, tad mēs piešķiram pusslodzi. Atkal tas ir tāds labas pārvaldības jautājums no direktora puses, kā nodrošināt to, lai bērns ir pieskatīts līdz autobusam, ja mēs runājam par lauku teritorijas skolām. Un tā laba pārvaldība ietver sevi to, ka tā varētu būt arī sadarbība ar biblioteku, kur varbūt kādu stundu bērns ir un bibliotekārs gaida un ir sagatavojies, lai tur tas bērns varētu būt, ja nepietiek šī resursa. Tas var būt, šis laukums var tiks nosakt arī ar interešu izglītību,
piemēram, pēc stundām bērns var doties uz sporta pulciņu, līdz ar to viņam nav jābūt pagarinātajā grupā, un savukārt daļa aiziet uz sporta pulciņu un mazāk bērni paliek pagarinātajā grupā. Tātad šis process ir uzraugāms un pārskatāms. Tas ir labas pārvaldības jautājums no izglītības iestādes. Katrā gadījumā bērnam jābūt nodarbinātam tajā laikā, un tas ir, kā tu to... Nē, tāpēc, ka jautājums pacēlās no lauku skolas, kad līdz 5, vecāki strādā līdz 5, un arī pilsētā vecāki strādā līdz 5, un kas nodrošina šo te pagarināto dienas grupu, jo, ja es parēķinu to slodzi, kas ir, teiksim, pēc slodzes, ja, uz kaut kādām klasēm, kas ir 2., 3. vai 1. klase, tad iznāk tā, ka viņam ir skolotājām 1,12 stundas pagarinātā dienas. Jā. Tas nozīmē, ka stundas beidzās 2, viņam ir līdz 1 beidzās, viņam tas nozīmē līdz 2:30 ir pagarinātā dienas grupa, no 2:30 tad tālāk ir līdz 5 cita pagarinātā. Tad viņus saliek kopā jau uz kaut kādu citu grupu, un tad cits skolotājs turpina. Tad, kad bērnam beidzas stundas, ka skolotāja darbs ar to nebeidzas, kā jūs arī redzat, dokumentā ir atrunāts, ka viņš strādā individuāli ar bērnu konsultē. Tātad, tad, kad bērnam beidzas stundas, ir vēl skolotāja apmaksātais darbs, kad pats priekšmeta skolotājs ir kopā ar bērnu. Tad, kad beidzas šis skolotāja apmaksātais darbs, tikai tad bērns dodas uz pagarināto grupu. Tātad tas nav tieši vienos. Ja mēs runājam par Gulbenes novada vidusskolu, tad viņiem līdz šim ir bijusi iespēja bērnam būt, ja nemaldos, līdz 6 vai pat 7 pieskatītam. Domāju, ka arī šogad tas tiks nodrošināts. Lauku skolā es īsti neesmu dzirdējusi. Man nav informācijas, ka būtu bijusi nepieciešamība tieši līdz 5 pieskatītiem. Ir bijusi nepieciešamība līdz autobusam. Par to, jā. Un par to, lai tas būtu saskaņā ar autobusa reisiem un lai skola var nodrošināt drošu bērna atrašanos skolā, par to tiek domāts no direktoriem. Un, ja kaut kas viņam nepietiek, viņš vienmēr direktors ir mums teicis, un tad mēs liekam, jāsaka, prātus kopā un domām, kā var sakārtot procesus, lai pietiek. Pieminēju sadarbību ar citām iestādēm, kas ir pagasta teritorijā un kas ir atvērtas. Tam jābūt koordinētam procesam. Jā, es papildināšu Daci. Savukārt no lauku vecākiem tad, tāpatās sarunu procesā izskan arī tieši pretējs, kad vajadzētu autobusu ātrāk, bet tas galvenokārt izskan no tiem vecākiem, kuru bērni nepiedalās nekādos pulciņos. Ja bērns iet uz pulciņu, tad atkal vecāki, es saņemu abus tos, ja, tad vecāki saka, ne, autobusu vajag vēlāk, jo bērns nepaspēja aiziet uz visiem pulciņiem, kurus grib. Bet savukārt tie bērni, kuri neiet uz pulciņiem, tur vecāki atkal grib, lai brauc ātrāk tas autobus. Tas ir tiešām tāds saklasēšanas, jā, tāds. Tā, man tad ir jau jautājums turpinājums par 18. punktu izglītības iestādes vadītāja vietnieka šo te noteikto mēnešu algu un kā viņam 80% no iestādes vadītāja atlīdzības. Ja mēs paskatāmies 80% no iestādes vadītāja atlīdzības un to tabulu, kas ir pēdējā pielikta klāt, jā, tas nozīmē, ka iestādes vadītāja atlīdzība ir noteikta valstī pēc bērnu skaita, ja, pēc to es redzu visu. Tas nozīmē to, ka ja es paņemu tagad, pieņemsim, bet vadītāja vietniekam kāds sakars ir direktora algu, ja pieņemsim direktora stāžs ir vairāk par 6 gadi un viņam ir 3 punkti, tas nozīmē, ka vietniekam rēķinās no lielākās vērtības, vai rēķina no tā, kad viņam, pieņemsim, kāds sakars ir, tas jau ir direktora paša stāža, personīgā pieredze, ne jau tā vietnieka, tagad kaut kāds izteikts variants. Kāpēc, kā šis ir izskaidrojums jautājums? Es vēršu uzmanību, ka šeit ir nemazāk kā 80, un varbūt Gunga arī paskaidros labāk jau saistībā salietot kopā ar skaitļiem par to, kā veidojas. Kādi nosacījumi ir, lai mēs ievērotu ārējos regulējumus attiecībā uz direktoru vietnieku algām? Mēs jau direktoru algu nevaram noteikt tādu, kādā ir noteikta ministru kabinetā noteikumos, tāpēc, ka šī te 1360 sanāk algas likme par stundu sanāk vienādā pedagoga algu, tāpēc mums ir savos noteikumos sadaļa par algas paaugstināšanu, un tad izejot no tā, kādus rezultātus iegūst pēc šīs anketes, tiek noteikta direktora alga. Un tad attiecīgi tālāk mēs skatāmies tos
vismaz 80% no direktora algas. Bet jautājums bija tāds, kad kāda korelācija ir starp, respektīvi vietnieks jau, direktora alga ir direktora, tas ir viņa individuālais, ko viņš iegūst rezultātā, bet kāda, tad vietniekam šis te. Kāpēc tā vietnieks 80% no direktora, ministru kabineta noteikumi tā pasaka. Ne mazāk 80%. Ne mazāk 80%. Jā, tur. Ne, to es saprotu, ka ne mazāk, bet es saku vēlreiz, ja mēs ieliekam tādā tabulā stāžu līdz 3 gadi, 1 punkts stāžu, 5 līdz 6, tur es tagad zinu, tad ir 2 punkti, 3 punkti. 3 punkti, tas nozīmē, viņam jau procenti pie algas ir pie tiem minimuma noteiktā procenta algas ir lielāka. Tas nozīmē arī vietniekam jau rēķina no lielākās algas, nevis no pamatalgas. Es uzskatu, ka šī gadījumā vajadzētu tos 80% rēķināt no pamatbāzes, nevis no šiem te procentiem stāža, ko viņš ir personīgi ieguvis. No pamatalgas nevar rēķināt, tad tā būs mazāka par pedagogā. Nē, tas nav reāli. Mēs nevaram no tā tas nav rēķināt. Reāli. To nevar izdarīt, jā. Tā tas ir. Tur ir ministra kabinetos jau nesaiste noteikumos. Nesaiste, tur nevar no tā rēķināt. Nebūs nekāda interese strādāt par vietnieku, jo par skolotāju viņš saņems vairāk. Nē, tur nevar. Jā, bet viņam jau šobrīd jau skolas direktoram nav 1300 alga, pieņemsim, te mums sanāk 1811, jau vis 1000 bērnu slote. Tā algās likme, un algas likme ir līdz ar to neviens skolastājs nesaņem tik lielu summu. Tas nekādā veidā nepārklājas. Rēķiniet kā gribiet. Es vienmēr domāju, ka ir jādomā par algu palielināšanu, samazināšanu. Tas mans viedoklis, bet var piekrist tam, ko tu saki par to, ka kāds sakars tur vietniekam ar direktora algas to pilno apjomu un 80% līdz nemazāk 80%. Jā, tā. Es sapratu to tavu domu. Vai mēs tur varam? Es saprotu, ka nevaram, neko. Es gribu teikt, ka tātad vēlreiz tie ir ne mazāk kā 80%, un turklāt direktoram ir tiesības pašam noteikt, cik tieši. Tas ir viens, līdz ar to viņš var ņemt vērā daudz un dažādus apstākļus. Otrs, tātad direktora algai ir saistība ar skolēnu skaitu, un arī vietnieka algai līdz ar to ir saistība ar skolēnu, un tā tam ir jābūt, jo vairāk darba vietniekam ir pie lielāka skolēnu skaita nekā mazākam. Tā ka šī te korelācija viņai ir jābūt, un tas ir... Viņš runā par tiem individuālajiem, kad tīri individuāli. Tikai es uzsveru uz individuālo. Jā, tikai individuāli. Jā, kopēju. Kopējs viss ir skaidrs. Es īpaši skaidrs, ka tāda, vajag nav tik milzīgs, un mēs parēķinātu, tā kā procentuāli. Tas ir budžets vienalga, mīļi, attiecās uz to. Protams. Viens punkts, tas ir... 6 vietnieki reiz procenti, tas ir uz budžetu paskatieties pēc apspēcētām, vai viņš ir kaut vai 2%. Tas tā vienkārši uzsver. Bet vai mēs varam izdalīt? Es saprotu, ka to nevar tā izdalīt. Jā, tā ir, Rainār, tā ir. Tad nākošā lieta, tad vietnieki, teiksim, šobrīd pēc šīs esošās tabulas, kas ir, ko mēs gribam apstiprināt, iestādes vadītājs. Viens atkarībā no bērnu skaita vadītāja vietnieks izglītības darba jautājumos 6,5. Ja nemaldos, tad iepriekš gāja runa par 6. Kāpēc šobrīd parādās 6,5? Iepriekšējā dokumentā ir tieši šāds pats skaitlis, to mēs nemainījām, 6,5. Atkal ir iespējams, ka tātad ne vairāk kā 6,5. Ja skola pati redz, ka viņiem pietiek ar 6, direktors var strādāt ar 6. Ja direktors saka, ka man vajag vairāk, mēs dokumenta kontekstā viņam nosakam ne vairāk kā 6,5, bet ja tev paliek finansējums, ja tu viņu nepieliec algas likmē skolotājiem, un ja tu kā direktors redzi, ka tev vajag to 7, jeb šajā gadījumā vēl pusīti klāt, ņem to 7. Te ir direktoram rīcības brīvība. Tas ir pamatoties uz kaut kāda iepriekšējās, kur tie 6,5 radās. 6,5 radās dibinot šo skolu. Jā, bet es vēlreiz šī gadījumā gribu jautāt, cik šobrīd ir valsts budžeta mērķa dotācija šī jautājumā, un cik pašvaldības budžets tiek finansēts no šī pasākuma. Un tad es arī sapratīšu, kāds ir mans rezultāts. Mēs varam arī 8 izvēlēties, bet ja mēs šeit ņemam no pašvaldības budžeta, šīs attiecas uz pašvaldības budžetu, ko mēs dodam šim te skolai, tad piedodiet, atvainojiet, zinām labi. Ja es paskatos tālāk, lietvedis 1 slodze, vecākais lietvedis 2 slodzes, personālas speciālists 1 slodze,
4 speciālisti, 4, tas nozīmē tikpat kā 4 lietveži strādā uz šo te skaitu. Gribu teikt, ka piedodiet, atvainojiet, nepiekritīšu šim te jautājumam. Tad ir vēl arī pie tam vēl arī projektu asistenti 2 ir un vispārējais. Tad mēs visu laiku uzsveram to, ka kāds ir sausais atlikums. Mēs te brauc vietnieks vai priekšsēdētājs, mēs prasām, kāds ir sausais atlikums no katra komandējuma. Es gribētu sajautāt, kāds ir sausais atlikums šobrīd no katra šī te projekta. Es saprotu, ka mēs kaut ko iegūstam, kaut kādu daļu, bet ja mēs visu gadu braucam intensīvi projektos, kuros arī ir pašvaldības finansējums, es saprotu, ja braucam projektos, kuros nav pašvaldības finansējums, kur mēs saņemam 100% finansējumu no Eiropas vai no kaut kurienes, tad ir viss kārtībā. Bet ja mēs liekam arī šeit vēl pašvaldības finansējumu, saskaitot šo visu kopā, tad es gribētu redzēt, cik mums ir pašvaldības ieguldījums šī te visā pasākumā. Un tad es arī Tad mēs gribētu, mēs varam visu ko, bet piezemēsimies pie realitātes. Mums visu laiku saka, ka nākošā gada budžetā būs vispār naudas daudz nebūs, mums būs vispār iztrūkums visam. Tad jāatgriežas pie kaut kādiem jautājumiem veselā saprāta robežās. Un tad ir jāizanalizē, cik tas ir nepieciešams. Gribēt, mēs varam visu ko, bet es gribētu zināt, cik tad ir, kā es teicu, cik ir tā mērķdotācija valsts un cik ir pašvaldības budžets. Un vēl atgriežoties pie vietniekiem, vietnieki arī strādā stundas, vai viņiem ir tikai cietā vietnieka alga. Un cik tad viņi arī, tad ja strādā stundas, tad tas ir viņa vietnieka algā iekšā, vai viņiem vēl papildus par to maksā? Dace, tu esi... Jā. Tātad, runājot par 6,5 direktora vietniekiem Gulbenes novada vidusskolai, viņiem šo amatu vietu nosakšanai pietiek mērķdotācijas finansējuma, nav nepieciešams piemaksāt no pašvaldības. Runājot par projektu asistentiem, tad bija jautājums. Projektu asistenti tiek piešķirti no pašvaldības budžeta, un droši vien, kas Sanita var nokomentēt, kāpēc tieši tāds skaitlis un nevis savādāks. Vēl bija 3. jautājums. Par lietu, jā, ka daudz šo te... Es par lietvežiem, tur ir sajaukta vietā, tur patiešām aināk kļūda, ir viens vecākais lietvedis un 2 lietveži ir. Viens vecākais lietvedis. Tādi, 4 cilvēki nemainās, un tādi tur arī ir jau kopš skolas dibināšanas. Viņi ir pa 2 mēkām, viņas ir dalītas, vieni apkalpo vienu, tā kā ēku vairāk strādā otru. Bet tur ir, Bet tas ir... to samainīs. Jā, labi, paldies. Man it kā šobrīd, atgriežoties vēl pie viena cita jautājuma, pie tabulas, vēl vienas teņemsim. Kā jūs rēķiniet, paņemsim to tabulu, kas ir darba slodzes sadalījums par kontaktstundām. Pieņemsim matemātikā, 6. B klase ir 12, filozofiski šobrīd runāju, ne tā, 12 bērni. Es skatos, viņam ir paredzētas 27 kontaktstundas, 6. A, 17 bērni, 25 kontaktstundas, 6. C, pieņemsim, ir 23 bērni, 23 kontaktstundas. Kādā veidā var izrēķināt skolotājiem, cik viņam ir kontaktstundas finālā? Paldies. Es te aicinātu uz veselu lekciju ciklu, lai izskaidrotu, kā izglītības sistēmā tiek noteikta skolotāja darba alga. Tas ir ļoti sarežģīts mehānisms, bet tas nenozīmē, ka viņš nav izskaidrojums. Arī mēģināšu iezīmēt. Mēģināšu. Bet vēl pie pirmā jautājuma noteikti gribu teikt, ka Gulbenes novada vidusskola ar savu skolēnu skaitu ir liela skola arī Latvijas mērogam, arī Rīgai. Un runājot par vietniekiem, tur, kur ir izglītības process tiek īstenots 3 korpusos, ir vietnieki vairāk. Ir tie cilvēki, un tas ir nepieciešams. Mēs neesam unikāli ar to. Mēs esam unikāli ar to, ka šajā reģionā ir tik liela izglītības iestāde. Ar to bet pat Rīgā ne katra skola ir tik piepildīta. Tas bija vēl papildinājums tam, un tāpēc šie 4 lietveži un arī projektu asistenti ir nepieciešami, lai bērni redz pasauli. Tas, ka ir jāanalizē ieguvumi noteikti un naudas plūsma noteikti, bet tas, ka nebūtu jādomā, ko atņemt, gribētu teikt, ka darīt. Bet atgriežot tad uz to tabulu, kā tiek sabalansēta skolotājas slodze. Iepriekšējā gadā
kad mēs veidojām šo dokumentu, bija spēkā esošs pielikums ministru kabineta noteikumiem 445. Šo pielikumu bija veidojusi Lizda, tātad Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrība, un šajā pielikumā bija ļoti skaidri noteikts, kā veidojas matemātikas skolotājas slodze pie zinām bērnu skaita sporta un, piemēram, fizikas skolotājas slodze. Tas bija Lizdas ieteikums. Šobrīd saistībā ar gan streiku, gan to, ka mēs veicam izmaiņas slodžu sabalansēšanā, šis pielikums nav spēkā esošs, bet ministru kabinetā ir atstāts teikums, ka dibinātājs iesaka savu redzējumu, kā direktoram sadalīt stundas. Šī tabula ir ieteikums. Tātad direktors pats redz un pats pieņem lēmumu, kā viņš katram skolotājam veido slodzi. Ja jūs paskatīsieties uz pēdējo lapas pusi šajā dokumentā, tad arī direktoram ir pienākums pārunāt ar skolotāju, kā veidojas slodze, izskaidrot, kas ir kontaktstundas, kuras ir kontaktstundas un citi pienākumi, un darbinieks parakstās, ka viņš šim piekrīt. Kāpēc vairāk, kāpēc mazāk? Tātad skolotāja atlīdzība par slodzi ir zemākā noteiktā ir vienāda. Vai mazā skolā, vai lielā skolā. Jautājums, cik lielu slodzi spēj savākt mazā skolā un cik lielā skolā. Un rezultātā tad alga, tas, kas ieripo maciņā, ir atšķirīgs. Šī tabula, tātad, ja mēs par piemēru paņemsim sporta skolotāju 20 un vairāk bērnu klasē, un viņš novadīs 20 sporta stundas, bet tabulā ir rakstīts 26. Tad pie 20 sporta stundām viņam mazāks skaitlis būs tur, kur ir tas 6 citu pienākumu veikšana. Ja sporta skolotājs 12 bērnu klasē novadīs 20 sporta stundas, viņam vēl tā sadaļa, kur viņš konsultē bērnus, būs mazāka. Bet darba stunda nav tāpēc mazāka. Vienkārši tie papildus pienākumi ir mazākā apjomā, atkarībā no tā, ar cik bērniem ir jāstrādā. Jā, paldies, es sapratu. Daļēji, protams, tāpēc, kā šeit tik tiešām ir kaut kas tāds unikums, jo, pieņemsim, arī, ja tas skolotājs viens ir, teiksim, kaut kādās mazākās klasēs, kur viņš vienā brīdī vada, kur viņš vienā brīdī ir, pasniedz to vizuālo mākslu vai vienalga ko dizainu, tad viņš mazākā klasē, viņš pasniedz arī, pieņemsim, sociālo kaut kādu mācību priekšmetu un tad matemātiku valodu, tur ir 26, 23, 20, tad atkal ir ķīselis īstenībā, lai saprastu, kā varētu izdarīt. Tas noteikti nav ķīselis, tā ir matemātika. Jā, tā ir matemātika. Ņemam cik stundas procentāli, tāda 3 sociālās zinības. Jā. Par gatavošanos tik un tik. 4 matemātikas, par gatavošanos kaut kas cits. Mēs ar šo pirmo pielikumu arī iesakam diferencēt skolotāju darba atlīdzību arī Gulbenes novada vidusskolā, jo tur ir 27 bērnu klase un ir 18 bērnu klase. Un mēs, kā dibinātājs, iesakam direktoram šo ņemt vērā, diferencēt. Bet matemātika tur ir ļoti augstā līmenī, un skolas tiek ar to galā. Mums ir bundega un viemedne, kas palīdz saprast un pārēķināt, tur, kur tas ir nepieciešams. Ok, paldies, man nav jautājumu vairāk. Maksimāli esmu guvis atbildes. Paldies. Labi, paldies par jautājumiem, par atbildēm, par skaidrojumiem. Vai ir kādam vēl kādi jautājumi? Es zinu, kā tas arī 12. steidzās prom. Jā, tu gribēji kaut ko jautāt? Tev izstāstīja, jā. Katrā gadījumā cenšamies, lai būtu iespēja pašām skolām arī izvēlēties un diferencēt šo te sadalījumu. Tā kā nav noteikts viss no augšas, kāds pateicis, ka jābūt tā, bet arī paši var variēt. Un tas ir droši vien, ka tas mērķis, ka var variēt. Labi, bet ja jautājumu nav, tad mēs esam gatavi balsot, saprotu, ja? Labi. Tā, tātad nododu balsošanai. Paldies, balsojums saņemts. Par 5 pret atturas nepiedalās nav pieņemts virzam izskatīšanai Gulbenes novada domas sēdē. Tātad šis arī bija pēdējais komitejas jautājums. Paldies visiem, kas atnāca, varēja diskutēt un jautāt, un kas arī sniedz atbildes.